Moments sākās tieši Jelgavās. Erlands Kļaviņš dodās uz priekšu, tur tālāk uz Popenu. Popens ļoti skaisti spēlē. Piespēlē uzreiz neizdās metiens, mēģina. Vārti! Vārtus gūst! Numur 40 Erlands Kļaviņš, komandas kapteins, izvirza Trimenta Raktoru vadībā. Kad ir nospēlēts gandrīz 6 minūtes pirmajā periodā. Pusmēdiens! Bloķēts vēlreiz! Neļauj uzmest! Jā, tur vārtu priekšā bloķēja mēdienu Kristers Stankevičs, komandas kapteins. Asumi un abus divus sūtīs prom uz noraidīto soliņu. Jā, tieši tāds. Kārkls saspēlējas atpakaļ Kārklam. Kārkls skaisti šeit uz otru malu, metienu izpilda un vārtī! Rezultāts 1-1. Un, Erika, pasties, kāds ir tablo laiks? Ja pirmajā periodā uz tablo bija 6-0-1, tagad ir 6-0-2. Pa savu zonas ārā, un te var noķert uz maiņu, bet viss ir. Andersons otrā malā. Vārtī! Numur 88 Artūrs Bušs izvirza mainieks Tervets Bekšats komandu vadībā, panākot rezultātu 2-1. Paškausks ar augumu skaisti nospēlēja vēl skaistāk un vārtī! Rihards Paškausks. Nu kā viņš tikko nospēlēja? Numur 25. Šis visdrīzākais ir kāda topa gols. Visdrīzākais izslēgšanas spēļu topa, ja tāds būs. Gan jau ka būs. Pirmā spēle ir noslēgusies ar mājinieku Tervets Bekšats uzvaru ar rezultātu 3-1. Tieši tā, 3-1 uz tablo. Pirmos vārds mums guva Roberts Petrovičs, otros Artūrs Bušs, trešos Rihards Paškausks, kamēr Trimenta Raktors rindās vienīgos vārdus guva Erlands Kļaviņš.